Labs vakars jūsu mājās, EVTN ēterā, ziņas, studijā Anija Grigorjeva. Šovakar Ukraina demonstrē spējas jūrā, Berlīnas lidostā streiks, Latvijā mainās bezdarbnieku pabalsti, Krievijā iedzīvotāji masveidā sagādā drošības ierīces, pieaug Eiriboru likmes un pasaulē jūtama Svētā Patrika dienas noskaņa. 93 gadu vecumā miris Grūzijas Pareizticīgās baznīcas patriarhs Iļija II, kurš savas ikgadējās vadības laikā spēja vienot politiski sašķelto valsti, atjaunot baznīcu infrastruktūru pēc Padomju Savienības sabrukuma un veicināt teoloģisko izglītību un starptautisko sadarbību, lai gan pēdējos gados viņa veselības stāvokļa un baznīcas skandālu dēļ viņš retāk parādījās sabiedrībā. Konflikts tuvajos austrumos turpinās. Ja kuģi atkal varēs brīvi kursēt caur Hormuza šaurumu, konflikts tuvajos austrumos ietekme uz pasaules ekonomiku būs neliela, prognozē bankas Citadela galvenais ekonomists Karls Purgailis. Viņš skaidro, ka panikai par globālo ekonomiku krīzi nav pamata. Protams, kara dēļ dažas cenas, piemēram, energoresursu un minerālu mēslojumu cenas ir paaugstinājušās, bet šie satricinājumi pārsvarā ir īslaicīgi. Purgailis cer, ka konflikts diezgan drīz beigsies. Taču, ja kuģu satiksme neatjaunosies vairāk nekā 2 nedēļas, energoresursu cenas paliks augstas un var rasties problēmas ar minerālu mēslojumu pieejamību, kas jau var ietekmēt pasaules tirgu. Ekonomists arī uzsver, ka enerģija šobrīd nav trūkums, bet tirgus jau ieskaita iespējamās problēmas nākotnē. Vairāk cieši nozares, kurās nepieciešama daudz degviela, piemēram, transports un loģistika. Attiecībā uz apkuri svarīgi būs, vai gāzes piegādes atjaunosies līdz vasarai, kad sākās sagatavošanās nākamajai sezonai. Lai gan gāzes piegādes no Kataras pašlaik ir apstādinātas, Eiropa saņem vairāk sašķīdrināto gāzi, piemēram, no ASV. Tomēr konflikts ļāvis citiem piegādātājiem paaugstināt cenas. Līdz ar spriedzi tuvajos austrumos un prognozēm par iespējamu cenu kāpumu pasaulē, palielināšās arī kredītņēmējiem svarīgās Eiribor likmes. Eiribor galvenā banku izmantotā procentu likme Eirozonā pat labāk ir pieaugusi līdz augstākajam līmenim pēdējo 11 mēnešu laikā, jo tirgi reaģē uz bažām, ka inflācija varētu pieaugt ģeopolitiskās spriedzes dēļ saistībā ar Irānu. Daudz preču cenas lielā mērā atkarīgas no naftas cenas, tāpēc pastāv bažas, ka pēc naftas krīzes varētu rasties cenu spiediens, kas savukārt nozīmētu Eiropas centrālajai bankai nepieciešamību atkal paaugstināt procentu likmes. Ukrainas spēki nesen piedalījās kopīgajās militārajās apmācībās ar NATO pie Portugāles krastiem, atkal pierādot savu meistarību un organizētību. Šīs mācības sauc par Dynamic Messenger. Ukrainas komandai, kas pārstāvēja sarkano komandu, pievienojās vienības no ASV, Lielbritānijas, Spānijas un citām valstīm. Pretī stāvēja zilā komanda, kurā bija NATO spēki. Mācību laikā tika pārbaudīta ostu aizsardzība, jūras konvoju pavadošās operācijas un taktiskā manevrēšana. Ukrainas spēki demonstrēja spēju ātri reaģēt uz dažādām situācijām, kas simulēja reālu kara darbību. Eksperti norāda, ka mācību laikā Ukrainas komandai bija jāizmanto gan modernās tehnoloģijas, gan tradicionālā jūras taktika. Rezultāts liecina, ka Ukraina spēja veiksmīgi sadarboties ar starptautiskiem partneriem un pat simulēt kaujas apstākļus, kuros NATO spēkiem būtu maz izredzu. Šī notikuma nozīme ir arī politiska. Tas parāda, ka Ukraina turpina stiprināt savas aizsardzības spējas un saglabās starptautisko sabiedrības uzticību savām militārajām kapacitātēm. Vietējie iedzīvotāji un militārie analītiķi atzīst, ka šāda demonstrācija veicina drošības sajūtu un rada, ka Ukraina spēja aizstāvēt savas intereses pats starptautisku mācību ietvaros. Berlīnas starptautiskajā lidostā trešdien visi lidojumi tika atcelti darbinieku streika dēļ. Kopumā tika atcelti 445 reisi un aptuveni 57,000 pasažieru piedzīvoja kavējumus vai bija spiesti meklēt alternatīvus ceļošanas veidus. Streiku rīko arotbiedrība Verdi, jo darba devēji atteikušies pieņemt priekšlikumus par jaunu darba līgumu noteikumiem. Streikā piedalījās darbinieki no dažādām lidostas jomām, tostarp ugunsdzēsēji, satiksmes kontroles darbinieki un termināļu pārvaldnieki. Arotbiedrība vēlas panākt algu palielinājumu 2000 strādājošajiem
par 6% vai vismaz 250 eiro mēnesī. Streika laikā lidosta piedzīvo lielus traucējumus. Pasažieriem jāplāno alternatīva ceļojumi vai jāgaida nākamie reisi. Eksperti uzsver, ka šāda veida streiki parasti ietekmē ne tikai ceļotājus, bet arī ekonomiku, jo kavējumi skar gan turistus, gan biznesa ceļojumus. Krievijā pēdējās nedēļās novērota neparasta tendence. Iedzīvotāji masveidā iegādājas peidžerus, rācijas un papīra kartes. Šī aktivitāte saistīta ar bažām par drošību un iespējamām krīzes situācijām. Eksperti uzsver, ka šāda panika bieži rodas, kad sabiedrībā pastāv neziņa par nākotni, un cilvēki mēģina sagatavoties iespējamām ārkārtas situācijām. Tirdzniecības dati rāda, ka daudzi cilvēki iegādājās ierīces vairumā, kas liecina par kolektīvu baili un vēlmi būt sagatavotiem neparedzētiem notikumiem. Šāda pieeja bieži vien liecina par lielu spriedzi sabiedrībā un politisku vai ekonomisku satraukumu. No 1. aprīļa Latvijā stāsies spēkā jauni noteikumi par bezdarbnieku statusu un pabalstiem. Tagad bezdarbnieka statusu varēs saglabāt tikai tad, ja nebūs ienākumu, no kuriem jāmaksā obligātās sociālās iemaksas. Iepriekš bezdarbnieks varēja gūt nelielus ienākumus līdz minimālajai algai, ja tika maksātas sociālās iemaksas 10% apmērā pensijai. Tagad šī iespēja tiks atcelta. Ja bezdarbnieks turpinās gūt ienākumus, viņam par to vienas darba dienas laikā jāinformē Nodarbinātības valsts aģentūra. Šīs izmaiņas attiecas uz visiem nodokļu maksātājiem, tos ar pašnodarbinātājiem un autorlīdzības saņēmējiem. Iedzīvotāju viedokļi dalās. Daži uzskata, ka tas ir godīgi, citi bažījās, ka bezdarbnieka ienākumi kļūs vēl mazāki. Iedzīvotāja Poļina Kamļeva tiesas priekšā stājas par 40 eiro ziedojumu Krievijas armijai pretdronu aprīkojumu iegādēji. Viņa cietumā atrodas kopš decembra un tiesas sēdē piedalās video tiešsaistē. Apsūdzībā teica, ka Kremļeva atsaucās Krievijas kontaktpersonas aicinājumu ziedot naudu karadarbībai. Nauda pārskaitīta Krievijai. Tiesas sēdē piedalījās viņas atbalstītāji, kā arī citas prokremliskas personas, kas tiek apsūdzētas par noziedzīgas organizācijas darbību. Notikums izraisīja plašu sabiedrības diskusiju par atbildību un likumu piemērošanu šādās situācijās. Rīmīm veikali Latvijā ieviesuši jaunu iespēju – vecuma pārbaudi pašapkalpošanās kasēs, izmantojot Smart ID. Šī digitālā metode ļauj ātri apstiprināt vecumu preču iegādēji ar ierobežojumu, ietaupot laiku gan pircējiem, gan darbiniekiem. Vidēji 40% pircēju izvēlējās šo iespēju un līdz šim to izmantojuši jau vairāk nekā 100 000 unikālo pircēju. Darbinieki tagad var vairāk koncentrēties uz citām veikala darbībām un klientu apkalpošanu. Eksperti uzsver, ka šāda inovācija uzlabo iepirkšanās pieredzi un palielina veikala efektivitāti. Turpinājumā kristīgās ziņas. Ik gadu 17. martā tiek atzīmēta Svētā Patrika diena par godu Svētajam Patrikam, īrijas aizbildnim un vienam no nozīmīgākajiem kristības izpildītājiem šajā valstī. Svētais Patriks dzīvoja 5. gadsimtā un, lai gan viņš tika uzskatīts par īrijas simbolu, patiesībā dzimis Lielbritānijā. Jaunībā viņš tika nolaupīts un aizvests uz īriju kā vergs, kurš pavadīja vairākus gadus līdz izbēga. Vēlāk viņš atgriezās īrijā jau kā misionārs, lai izpildītu kristīgo ticību un pievērstu cilvēkus reliģijai. Ar viņu saistīts arī vairākas leģendas. Viena no zināmākajām vēsta, ka viņš simboliski izdzinis čūskas no īrijas, kas patiesībā nozīmē pagānisko ticējumu izušanu. Tāpat viņš izmantojis 3 lapu āboliņus, lai vienkāršākā veidā skaidrotu svētās trīsvienības ideju. Interesanti! Šie svētki ir kļuvuši par vieniem no visplašāk atzīmētajiem pasaulē. Piemēram, tādās pilsētās kā Čikāgā, tās upē tiek iekrāsota spilgti zaļā krāsā, bet daudz viet pasaulē slaveni pieminekļi un ēkas tiek atzīmētas zaļā tonī. Latvijā arī ir savi piemēri. 2021. gadā Sigulda Gūtmaņala iekrāsojās zaļā krāsā, pievienojoties Daudzelēģu Eiropas sadraudzības pilsētām. Tā iekrāsojās neierastajā krāsā, taču nozīme ir lielāka. Iesaistīties starptautiskā Global Greening projektā un atzīmēt īru nacionālos svētkus.
Mūsdienās Svētā Patrika diena apvieno reliģiju ar kultūru un tradīcijām, un arī dienu pēc svētkiem šī noskaņa turpina vienot cilvēkus visā pasaulē, atgādinot par ticības, drosmes un identitātes nozīmi. Turpinājumā par sportu. Ukrainas Paralimpiskā komiteja apsūdz Starptautisko paraolimpisko komiteju un Milānas Cortīnas paralimpisko spēļu organizatorus par spiediena izdarīšanu uz Ukraiņu sportistiem un treneriem. Ukraina min vairākus incidentus, piemēram, Ukrainas karoga piespiedu noņemšanu, plānošanas sanāksmju pārtraukšanu un aizliegumu sportistiem valkāt auskarus ar uzrakstu "Pārtrauciet karu". Komiteja norāda, ka šādi incidenti traucē sportistu tiesībām un godībai dalībai sacensībās. Nobeigumā par laikapstākļiem. Šīs nedēļas sākumā neliela sniega saga saglabājusies vien dienvidaustrumos. Savukārt jūras un līča krasti ir lielākoties palikuši brīvi no ledus. Nakts un rīta stundās daudzviet veidosies migla. Tādēļ autovadītājiem jābūt uzmanīgiem. Naktīs temperatūras varsīsies ap 0 grādu, bet dienas laikā vietām varēs sasniegt pat līdz 12 grādiem. Piekrastē būs nedaudz vēsāks, īpaši jūras tūmā. Trešdien debesis vietām skaidrosies un saglabāsies sauss laiks, pūšot lēnam vējiem. Ceturtdien laikapstākļi saglabāsies līdzīgi, tomēr vakara stundās valsts šķērsos nokrišņu zona. Naktī un no rīta gaidāms lietus, vietām slapjš sniegs. Dienas gaitā nokrišņi mazināsies un temperatūra naktīs noslīdēs līdz +2 un -3 grādiem, bet dienā vietām atkal sasniegs +12 grādus. Brīvdienās gaidāms sauss un mierīgs laiks ar nelielu vēju un skaidrām debesīm, kas ļaus baudīt pirmās pavasara dienas. Kopumā nākamās dienas sola samērā stabilu un pārsvarā saulainu laiku, taču autovadītājiem joprojām jāsako līdzi miglai un vietām vēl saglabājušajiem slapjuma plankumiem ceļos. Lai jums viegla un saulaina darba nedēļa, uz tikšanos kādās nākamajās ziņās. Visu labu!